Šo vietu Pieķers sportojot komanda atrada bez īpašām problēmām. Taču meklēt kontrolpunktus un vēl sacensību gaisotnē, tas bija liels izaicinājums. Pat mums, profesionāļiem. Reljefs orientēšanās sacensības ar ļoti lielu tradīciju pūru, acīm redzot, varētu teikt arī tā, nu cik tie gadi jau ir aizmugurē? Mums šķiet, ka šogad ir 30 un mēs mēģināsim uzveidot rudenī izstādi ar senām fotogrāfijām un cerams arī izstāžu zālē. Kultūras namā mēs varēsim izveidot ekspozīciju vai kādā citā skaistā telpā. Jā, nu tagad arī cauri reljefam ir gājuši gan mazi, gan lieli. Arī tagad var šodien vērot pirmās sacensības 2015. gadā. Arī mazie nāk skrien, cik daudz viņi ir, cik ir tie, kas vēlas orientēties. Nu, parasti mums tajās kārtās šobrīd ir 60–80 dalībnieki, dažreiz pat 100. Ja ir saulīti un ļoti jauks laiks, tad jau ir vairāk, protams. Nu, ir jāseko līdzi, ir jau daudz visādu aktivitāšu šobrīd mūsdienās, kur var izpausties, bet mēs reljefā arī piedāvājam tādu lietu kā pēdzini, kur var meklēt noslēptu mantu. Un tur var nākt ģimenes ar savām atvasēm un meklēt šo noslēpto mantu. Ģimenes var skriet individuāli un arī ar velosipēdiem. Jā, ir kārtas. Pagājušajā gadā mums velo orientieristi uzrunāja, ka viņiem jāgatavojas pasaules čempionātam, ka viņiem vajag treniņus, un mēs pagājušajā gadā jau 4 kārtas realizējām. Šogad arī būs tieši tāpat tās. Jā, tūdaļ pēc mūsu sarunas uzreiz dosieties trasē. Kas ir nepieciešams, lai izturētu visu šo distanci? Kompass, gudrs prāts un nebaidīšanās iekāpt slapjumā. Jums tas viss piemīt? Jā. Slapjumā neiznāca iekāpt? Sanāca. Sanāca jums cik slapjas kājas? Pilnīgi. Man līdz potītēm viss slapšas ar puru kaut kādu izskrēt cauri. Bet jūs jau redzat tajā kartē, kur ir purus, kur ir kas? Nu jā. Dzīvnieks arī sanāk satikt? Vienreiz. Ko tu satika? Alni. Oho. Es aizskrēju uzreiz garām. Es tas paskatījās uz manītās. Un to aizskrēja tālāk? Jā. Pareizi ir nav ko viņu saistīt. Tev patīk tikai skriet, ja arī patīk tos punktus meklēt? Man patīk tos punktus meklēt arī. Un es jau redzu tur 1 punktu tālu. Es tev varu pačukstēt priekšā, tas būs pirmspēdējais. Labi, tad es zināšu. Bet vēl būs diezgan daudz. Es skatos, tev rokās ir ne tikai karte, bet arī kompass. Tas tev noderēja? Jā, noteikti, jo par mežu skrienu pa purvu orientēties var tikai pēc virziena pārsvarā, jo nav ne stigas, nekas cits kā tikai balts mežs vai kaut kas tam līdzīgs. Tā. Nu jā, es skrēju bez kompasa, vai tas ir pareizi vai nepareizi? Vispār tas ir iespējams skriet bez kompasa, bet labāk ir tomēr ar kompasu, jo pirmkārt drošības sajūta, ka tu tiešām zini, kur ir ziemeļus, kuru pusi. Jā. Un kad arī, ka tu vari neapmaldīt, nav tik liela iespēja, jo, piemēram, pa pilsētu tu redzi ceļu, ka viņš iet tur un tā, bet mežā tu neredzi, kur tu apgriezies uz riņķi, tikai pēc saules var beigās orientēties, kur šodien, diemžēl, nav. Bet, jā, tikai lietus. Jā. Kas tev patīk orientēšanās sportā? Orientēšanās patīk meklēt kontrolpunktus, skriet. Tā, lasīt karti arī patīk. Man pirmā reize. Un kā? Labi, ļoti. Vai ne? Man arī pirmā reize. Es gan apmaldījos. Es neapmaldījos, es izlaidu 2 punktus, bet jau visus atradu, vai ne? Es visus atradu. Vai ko? Veiksmi! Meklējiet kontrolpunktus, neapmaldieties. Tas ir svarīgākais, lai nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nevajadzētu sūtīt helikopterus un meklēt jūs. Veiksmi jums! Orientēšanās distancē mēs visi zinām, ka mēs atslēdzamies no visām citām rūpēm. No darba, no mācībām, no ģimenes un pilnīgi no visu. Un esam paši ar sevi un ar dabu. Un līdz ar to esam atpūtušies pēc tam, kad esam atnākuši finišā. Jā, jo katrs sīkums jau ietekmē to laiku un visu arī orientēšanās procesu. Un tā ir tāda prāta un gara brīvība, man liekas, kas cilvēkiem ļoti, ļoti patīk, un tāpēc arī nāk un piedalās. Un plus vēl arī fiziskais treniņš. Protams, noteikti izturība, jā. Skriešana pa reljefu, kalnu un vispārējais. Spēku vajag. Nekas, sezona tikai sākās, priekšā vēl ir posmi. Cik?
kopā ir 17. Jā, tā ir kopā 17, šodien pirmais aizvadīts. 16. Jā. Dabūs viss izskrieties. Galvenais piedalīties. Tur? Man liekas, ka jā. Viņš ir redzējis ceļš satiekās uz to lielo ceļu. Tur, jā. Es domāju, ka jā, viņš ir tur. Ja mēs neesam paskrējuši garām kaut kādam ceļam. Neskrien ātrāk pa mani. Tauta nesapratīs.